Čau visiem! Šodien ir beidzot pienākusi otrā kārta lupkrāsas video, un šodien būs drugstore lupkrāsas, vai lupkrāsas no lētā galā. Iesacēju pa degunu. Nav droši vien daudz ko teikt, vienkārši sekam. Šīs jau ir otrais iepakojums šai te lupkrāsai, jo šo krāsu izmantoju katru dienu. Tā ir tā kā mana everyday go-to krāsa. Nākamā ir matēta lupkrāsa no firmas NYX, un šo krāsu laikam izmantoju tikai vasarā, jo jūs jau redzēsiet, tālāk arī būs gaiši rozā krāsas, kuras man nemaz nepiestāv. Nākamā lupkrāsa ir no Rimmel, tādā sarkanākā tonītī. Šitai man patīk ritīgi konsistents, jo viņi ļoti noklājās labi. Bet es viņu baigi bieži neizmantoju, man nepatīk tā smarža un tā garža, kad viņu uzliek uz lūpām. Nākamā lupkrāsa ir no firmas Catrice, un man šitā ir vislētākā lupkrāsa drogās, ko vien var nopirkt. Viņa pirkt kaut kādam pasākumam, bet es viņā izskatos pēc pilnīgākā līķa. Tālāk sako lupkrāsa no Revlon. Šitā ir man viena no mīļākajām lupkrāsām. Viņa varbūt tagad izstāsta riktīgi lilā, bet dzīvē viņa izstāsta ļoti labi. Un šādu nopirku arī pat mammai. Šito lupkrāsu es nopirku tikai dēļ viņas nosaukuma. Iečkojiet Primrose, jo man šausmīgi patika tā filma Badu spēles. Nākamās divas lupkrāsas būs no CoverGirl, un, kā jau zināms, Amerikā nekad nevar izmēģināt lupkrāsas veikalā, un tad vienkārši pērk pēc tā, kā viņas izskatās tūbiņā. Un šitā ir vienkārši pārāk sarkana un spilgta. Toties ar šo otro gan man paveicās, viņa ir super rozā krāsā, un man ļoti patīk rozā krāsa. Un viņām šitām lupkrāsām viņas ļoti labi uzklājās. Ar šo nākamo krāsu vispār aizsākās mans lupu krāsu addictions. Tā bija man pirmā lupu krāsa, ko es nopirku, un sapratu, ka man vajag vēl lupu krāsas. Un tad iepriekšējais tons bija riktīgi, tā kā man paveicās, viņa nopirka, man riktīgi labi izstījās, un tad sakoja šis nākamais, kas ir vienkārši rozā, un es viņu īpaši nelietoju. Un, neko vairāk par šo nākamo krāsu izvēlējos internetā, un tad viņa man atved māsīca. Internetā izķiet, ka tā būs tāda rozā krāsa, bet, dzīvē viņa ir tādā sarkanā bišķiņa koraļu. Un tad beidzot esam nonākuši pie manas pirmās lupu krāsas, vispār ever pirmās lupu krāsas. Es viņu šobrīd nelietoju, kā arī nākamo lupu krāsu es vispār nelietoju, un pēc šī video es viņus droši vien arī izmetīšu. Nākamās divas ir no L'Oreal, un es nezinu, vai kāds var atpazīt šādu iepakojumu, man liekas, tas ir arī kaut kas ļoti vecs. Un šitās nākamās abas divas man nepatīk, ne krāsas ziņā, ne arī konsistences. Viņam pa vidu ir kaut kāds tāda krēmīgs punktiņš, jo vienā video varēs redzēt. Un, es nezinu, viņas vienkārši tā kā aiziet tādā zirneklītī pa lūpām. Un tālāk sakos manas 3 mīļākās drugstore lupkrāsas no Revlon. Šī pirmā tādā rozā krāsā, un kad viņi uzliek uz lūpām, viņai ir tāds piparmētru, kožu lūpiņās vienkārši. Un tad šitā nākamā ir tādā lilā krāsā, un ir matēta, un arī, man liekas, viņu arī pie visa kā var pievilkt. Tā saka pievilkt. Un šī pēdējā ir tā, šis ir vispār vasaras tāds tonīts vairāk, un vasaras rudens var teikt nedaudz, līdz tādam oktobrim es viņu nesāju. Un arī matētā krāsā un super labi smaržo. Tā arī bija visa mana lupu krāsu kolekcija. Tas bija pilnībā viss, varbūt kaut ko ir kāda noklīdus, es nezinu, bet lielāko daļu jūs sapratāt. Tātad, kādi ir secinājumi? Man patīk rozā, man patīk lilā, un man patīk kaut kāds brūns. Bet pārsvarā man liekas, ka rozā. Un visādi spīdumiņi. Un kaut kādas gaiši rozā krāsa, kas man vispār nepiestāv. Turpināt skatīties mūs, un tad līdz nākamajai reizei. Tā!